5. decembrī atzīmējot Starptautisko brīvprātīgo dienu, Daugavpilī godināti brīvprātīgie, kas 2023. gada laikā veica darbu mūsu pilsētā un arī citviet Latvijā iesaistoties pasākumu rīkošanā un dažādu sabiedrisko organizāciju darbībā. Pasākumu organizēja Daugavpils jaunatnes lietu un sporta pārvalde, kas arī koordinē brīvprātīgo darbu pilsētā. Pēc departamenta speciālistu novērojumiem arvien vairāk cilvēku ar interesi iesaistās dažādu norišu un pasākumu īstenošanā. Jā, viņi kļūst aktīvāki, viņu kļuva vairāk nekā bija pagājušā gada. Mums ir ar ko salīdzināt, jā, ir aktīvi un aktivitāte aug un cerēsim, ka arī augs vēl. Mēs apstiprinājām jauno kārtību, kas varbūt atvieglos to tieši pašvaldības darbu un iestāžu darbu, pieaicinot brīvprātīgos tieši darbā, un varbūt tas veicinās arī brīvprātīgo darbu pārējās pašvaldības iestādēs, un jauniešiem būs vairāk iespēju iesaistīties citās pašvaldības iestāžu darbībā, un tas varētu arī veicināt viņu līdzdalību un interesi paaugstināt. Kopumā tika sveikti 37 aktīvie daugavpilieši vecumā no 13 līdz 37 gadiem. Gada laikā viņi piedalījās vairāk nekā 40 pasākumos. Aktīvākie brīvprātīgie šai nodarbei veltījuši vairāk par 100 stundām, un viņi šādu motivāciju skaidro ar iespēju gūt lielisku pieredzi, neaizmirstamas emocijas un jaunus draugus. Esmu brīvprātīgs jau gandrīz 3 gadus, varbūt arī vairāk, un šogad es visvairāk pasākumus piedalījos un domāju, ka arī nākošais gados būšu arī brīvprātīgs un attīstīšu savas spējas, jo tas dod daudz priekšrocības, jūs varat atrast sev draugus un pamēģināt kaut ko jaunu. Mamma piedāvāja 2020. gadā skrējienā palīdzēt, un es pēc tam iekļuvu viņa grupā, tur uz Attišoku sauc, un tā jau ievilkās līdz šai dienai. Brīvprātīgam ir forši būt, jo redzēt tās emocijas, kad cilvēki ir pateicīgi par izdarīto darbu un saka paldies, un jaunas paziņas, draugi rodās, ar ko kopā var veikt darbu. Bez brīvprātīgajiem palīgiem nav iedomājama mežciema skrējiena, pilsētas svētku, jauniešu festivāla Artišoks un daudzu citu daugavpiliešu iemīļotu pasākumu norise. Taču mūsu jaunieši aktīvi piedalās arī valsts mēroga pasākumos. Tā šogad viņi līdzdarbojās dziesmu un deju svētku organizēšanā. Pirmā pieredze, kad mēs dziesmu svētkos strādājam kā brīvprātīgie, un īstenībā ļoti ātri pagāja laiks. Tās 2 nedēļas pagāja maksimāli ātri, kā tikai varēja. Svētku laikā likās, ka tas ir traki un ātrāk tas viss beigtos, jo tāpēc, ka bija ļoti traki. Bet tagad atceroties, gribas atgriezties atpakaļ un vēlreiz to pārdzīvot. Jā, es nepilnīgi piekrītu, skumstu pēc tiem laikiem, gribas atpakaļ. Ik viens, kurš vēlas kļūt par brīvprātīgo un no cita rakursa ieraudzīt daudzveidīgus un interesantus pasākumus, kas notiek gan mūsu pilsētā, gan citviet Latvijā, var vērsties jaunatnes lietu un sporta pārvaldē, kur saņems plašu informāciju par brīvprātīgā darba iespējām. Sižetu sagatavoja Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļa.